Sveicināti, dārgie dāmas un kungi! Es sagatavoju tēju, kūciņu, un šodien pie mums ir viesis komentētājs Arkādijs Birjuks. Sveiks, Filip! Prieks atkal tevi redzēt, prieks atkal parunāt par gan fantasy, gan arī Anglijas Premjerlīgu kā tādu. Tātad šodien parunāsim par jaunumiem FPL, par iepriekšējo sezonu, par populārākajiem transferiem un populārākiem spēlētājiem. Pieskarsimies arī trešai un otrajai tūrei, kā arī izrunāsim wildcardu un varbūt uztaisīsim kādu komandu kopā. Nu ko, sāksim ar iepriekšējo sezonu. Kā tev bija pārsteigumi par kaut ko, vai viss šķita acīm redzami? Jā, paskatās no paša sākuma līdz pašām beigām. Skaidrs, ka sezonai bija viens liels pārsteigums, kas tika Champions League. Aston Villa visās līgās bija viena pārsteiguma komanda, kas tika Champions League. Mēs runājam par top 5. Tas ir pirmais. Skaidrs, ka arī Coles Palmers, ja runājam gan par fantasy kontekstu, gan arī par tādu kontekstu, ka mēs ieraudzījām spēlētāju ļoti haotiskā komandā, haotiskā klubā, kurš vāc punktus, kurš sit golus un kurš velk komandu un nopelna vietu arī Anglijas izlasē. Un vēl kāds highlights, varbūt pārsteidza, ka Vincentām kompānija neizdevās ar Burnleyu, bet tagad viņš ir nokļuvis Münchenes Bayern. Jā, tas ir tāds kompleksa pārsteigums. Viņam bija daudz cerību no mēdījiem, ka Burnleyai sanāks laba sezona ar to futbolu, ko kompānija radīja Championship. Beigās izkrišana, bet kompānija ir uz Bayern aizgājis. Man liekas, tieši tā, ka, kad spēlētāji un komandas pāriet no Championship un it kā sniedz labu sniegumu, ātru futbolu, uzbrukošu futbolu, Premjerlīgā ar to ir nedaudz grūtāk, jo ir citi ātrumi un līdz ar to riskē, bet, diemžēl, tas rezultāts ir savs. Tur arī tas, ka kompānija Guardiolas audzēknis visiem ir vienmēr cerības, ka Guardiolas asistenti vai bijušie spēlētāji parādīs kaut ko tādu, ko parāda Arteta, piemēram, Arsenal komandā. Nu, viņi tagad ir visur, arī Chelsea tagad ir. Jā, Enzo arī, protams. Par Palmeru, nedaudz arī par čempionātu, Eiropas čempionātu. Vai tev liekas, ka viņu treneris pietiekoši daudz izmantoja? Vai varēja izmantot vairāk, vai arī bija kaut kādas nesaprašanas ar viņu, vai vienkārši viņš negribēja uzticēties jaunākam spēlētājam? Es biju tajā komandā, kas mēģināja izsmiet un pakritizēt Garetu Southgate. Tiesa, es nedarīju to tik ļoti fanātiski, jo es nekad neesmu bijis Anglijas izlases fans, vai tas, kurš cer un grib, lai futbols beidzot atnāk mājās. Es vairāk tā ar ironiju, ar sarkasmu. Bet finālā Palmeru izmantoja tā, kā vajadzēja. Viņu sūtīja laukumā, viņš arī guva vārtus. Tāpēc īstajā spēlē atrada viņam pielietojumu. Jā, par Garetu Southgateu es arī biju šokā par viņu, par vairākām viņa izvēlēm, par varbūt tādām nedaudz gļēvulīgām izvēlēm. Atļaujos viņu nedaudz pakritizēt, jā, bet man patika tas, ka viņš bija džentlmenis, viņš izturēja visu kritiku, viņš aizgāja kā īsts vīrs, jā, pateica, ka izrunās ar īstiem cilvēkiem, izrunāja ar cilvēkiem, aizgāja. Tas man no viņa patika. Viņam arī ir ļoti daudz pozitīvās puses, nedaudz arī pa vēsturi biju viņam palasījis, ka viņam bija diezgan grūts vispār tas ceļš uz treneri, daudz grūtības bija, kad viņš bija spēlētājs, daudz kritikas, bet viņš to visu izturēja. Un, tiešām raksturs cilvēkam ir ļoti augstā līmenī. Jā, tagad mēs esam situācijā, kad ir jāatpazīst tribīnēs jauno galveno treneri, pagaidu galveno treneri, to īru speciālisti bijušo Everton spēlētāju, jo dažreiz parāda, un tur ir arī tas izskats viņam, tipiskais angļu izskats, flikpaurainais, seja arī tāda, nevar teikt, tur harisma spiežas ārā. Un tas laikam bija izlases treneris, ko tikko parādīja translācijā režisori. Kā tev liekas vispār, ka Anglija ir viena no tām komandām, kuriem vajadzētu kādu ārzemnieku treneri, vai arī pietiktu, ka vajag tieši tādu smagu dūri ar angļu mentalitāti, lai saprotu visas tradīcijas un tādā veidā? Šobrīd jau maz to dūru, angļu dūru ir palicis. Jā, runā par Grēmu Potteru, runā par Ediju Hau no Newcastles, bet šie divi speciālisti neizskatās kā tādi, kuri var iedot to smago dūri. Plus, ņemot vērā, ka Premjerlīgā šobrīd ir ārzemju treneru pārbagātība, drīzāk tiešām ir scenārijs, ka kāds ārzemju treneris kļūst par Anglijas izlases galveno, jo tas arī, domāju, spēlētājiem būs loģiskāk un saprotamāk, un Anglija varētu spēlēt arī vairāk to kontinentālo, to Eiropas, to arī Premjerlīgas futbolu tagad jāsaka, ņemot vērā, cik daudz viss ir pamainījies pēdējo 10 gadu laikā.
Jā, tas futbols bija nedaudz konservatīvs arī, ja mēs skatāmies uz Gareta Southgate zīmējumu. Premjerlīgā šādu komandu neviens nemīlētu. Jā, tieši tā, pilnībā piekrītu tev. Bet vēl vienas vai nu baumas, vai nu man pateica tā, ka brīdi plānoja sievieti uz galveno posteni. Rīgmane, laikam, jā? Es nezinu, tieši, kas bija tas, ka sieviete. Jā. Nu, kā tu vispār skaties uz to? Vai kurā brīdī sieviete varētu uzņemties kaut kādu augstākā ranga nacionālās komandas trenera amatu? Šī sieviete, starp citu, savu dzimšanas dienu vienu nosvinēja Rīgā, jo bija mačs pret Latvijas izlasi. Un tur bija pandēmija, es atceros, vēl to spēli komentēju, man kaut kā ielika ofisā, jo tur bija ļoti daudz visādi ierobežojumi, tāpēc nebija iespējas viņu apsveikt klātienē. Jā. Bet mūsu futbolists tur pacentās 0-10 zaudējām. Sieviete, tas būtu popkultūras stāsts, tas noteikti uzreiz radītu seriālu, ko pēc tam mēs redzētu. Netflixā noteikti. Jā, tur iepirktu, drīzāk Anglijā, tur arī BBC, IPTV un visas tās platformas ITV un Channel 4. Tur viņi saražot kaut kādu ļoti labu saturu, ļoti labu gabalu, ko mēs baudītu. Nu, tagad, diemžēl, neizdevās. Diemžēl mēs palikām mazliet bez popkultūras. Nu jā. Bet kā futbola ziņā tas būtu tā populāri? Vai tas būtu kaut kāds jauninājums, kas uzlabotu, vai arī tomēr? Es teikšu, ka tuvojas. Sievietes tuvojas. Berlīnas Union bija asistente pagājušās sezonas beigās. Jā. Sieviete vēl tur kaut kur 3. līgā, kāds kaut kur mēģina piesaistīt, mēģina šādu darīt. Ņemot vērā, ka arī sieviešu futbols, top futbols šobrīd arī aug. Ja mēs runājam par top komandām, tur ir vairāk investīciju, tur ir arī vairāk personību, tur ir vairāk fanu, pilna stadiona Champions League izšķirošajās spēlēs. Līdz ar to arī tās sievietes, tās treneris var tikt galā ar šo spiedienu, kas nāks vīriešu futbolā. Tad tieši no turienes es pieļauju, ka varētu būt tuvāko 5 gadu laikā kāda pāries arī uz vīriešu futbolu. Tas spiediens būtu vairāk no sabiedrības puses vai vairāk tieši no treneru štāba un pašiem spēlētājiem? Spēlētājiem arī būtu jāuzņem. Jā, tas tieši seriāla vērts status. Un sabiedrībā, īpaši Anglijas sabiedrība, tur būtu ļoti daudz diskusiju. Tur katru dienu tas būtu temats. Tur visi izteiktos, ka es gribu, lai tas notiktu. Bet, es arī gribu, lai tas notiktu, lai pavērotu. Jā. Tas būtu ļoti jautri. Jā, labi, nedaudz par FPL. Kā mēs runājām, Palmers bija galvenais atradums, bija vairāk punktu. Jā, bet rezultatīvākais bija Haalands. Jā, Watkins arī mēģināja apsteigt. Bet Arsenāla aizsargi arī bija diezgan aktīvi. Ja? Bet tādu vairāk pārsteigumu, man liekas, nebija. Douglas Luiss bija arī ļoti labs atradums, kurš tagad devās uz Juventus. Kopā ar draudzeni. Jā, tieši tā. Tas bija viens no popkultūras lietām. Douglas Luiss, viņš jau sen manās acīs tīri tika pamanīts tīri dēļ tās lietas, bet tas ir pavisam atsevišķs stāsts. Pagaidām nezinu, kā viņam klāsies, ņemot vērā, ka tur arī ir konkurence. Juventus arī tā pārveidojas, pārbūvējās. Iespējams, vēl būs jāuzgaida, vai Douglas Luiss varēs rādīt tos rādītājus rezultativitātei, kā viņš rādīja tos pagājušā sezonu Aston Villa rindās. Jā, jo Emerijs viņam deva diezgan lielu rīcības brīvību. Jā, viņš bija gan priekšā, gan aizmugurē. Arī izpildīja sodu sitiens. Tas bija viens no galvenajiem, kāpēc viņš arī gūta tik daudz punktus. Jā, varbūt ir kādas vilšanās no iepriekšējās sezonas. Es sāku domāt, mēģinu attīt atpakaļ to bildi. Es arī mēģinu attīt. Man vilšanās arī laikam jau nē. Īstenībā Manchester City aizsardzība. City daudz ielaida vārtus. Tur bija maz sauso spēļu Edersonam. Jā, Edersons vispār bija kaut kur lejasgalā, Pikfords ļoti apsteidza. Un es domāju, tas būs ļoti normāls brīdis, kad pārslēgties uz populārākiem spēlētājiem. Ja? Tātad ar vārdsargiem. Vispopulārākais Turners, kurš nespēlē no Nottingham Forest. Tā īsi, es tā pasaku, tādu īsu komentāru, ja kaut kur var, tad garāku. Es sāku domāt, cik daudz vārdsargu ir Nottingham Forest tagad, ņemot vērā, ka viņam šī pozīcija visu laiku bija mainījusies arī pēdējo 2 gadu laikā, kopš viņi ir atpakaļ. Viņiem tagad ir cits vārdsargs, ja tas, man liekas, nav. Beļģis nebija? Es neatceros, ja godīgi. Tur bija pat dārgāks vārdsargs, par 4,5. Mats Sels, jā, tieši tā. Es gribēju saukt viņu, brazīlietis Miguels, kas tas tāds. Bet jā, Mats Sels viņu nopirka, viņš arī Francijā, es pāris spēles biju redzējis, ļoti labs, viņu arī uz izlasi sauca. Turners, viņš bija izlasē.
Copa America, kas beidzās bišķi vēlāk. Nu jā, tur divi labi vārdsargi. Var teikt, ka tur bija jāskatās, pirmssezona bija jāvērtē, kurš būs, kurš nebūs. Nu, kā teica, ka Turners būs, viņš bija arī kaut kādās pāris spēlēs, ja es nemaldos. Jā. Varbūt maldos. Jā, bet mana stratēģija vienmēr ietver to, ka man patīk spēlēt ar budžetu vārdsargiem. Jo es vienkārši neredzu to tīri matemātiski to starpību, kāda premium vārdsargs paņemot 1,5 vai veselu miljonu izdarīs tev to starpību punktos. Jā, nu vai pieļauj, ka ir arī stratēģija, tu ņem kādu no savas komandas vārdsargu un otro budžeta vārdsargu. Daudz arī izklaidējoties tā dara. Nu, es, piemēram, paņemu Vicario. Nav arī ļoti dārgs, man liekas. 5. Vicario bija 5. Vicario, kas ir viens no maniem toreiz, kad mēs runājām ar tevi, es pavēroju Vicario tuvāk, tiešām izcils vārdsargs. Spēlē ar kājām, ir ļoti ātrs, saprot spēli, lasa spēli, ātrs gan uz līnijas, gan var izskriet, kur vajag izsist bumbu. Tiešām top klase tā ir. Paveicās, ka man bija iespēja sezonu viņu komentēt Empoli rindās, un tagad ļoti laba karjera izveidojusies. Pieļauju, ka arī pēc Donnarummas tieši viņš varētu arī iekāpt Itālijas izlases vārtos, lai gan tur vēl vairākas garas būs jāgaida. Nu, tur būs cīņa. Vai tu domā, tieši vajadzēs gaidīt vai cīnīties? Būs cīnīsies noteikti. Ka šobrīd būs jāpagaida. Jā, vēl. Gigi Donnarumma jau arī līmeni savu nepazemina arī Eiropas čempionātā pie drausmīgas spēles Itālijas izlasē. Viņš vilka, piemēram, par to pašu Spāniju. Jā. Rāja no Arsenāla 5,5. Vilka, ļoti labi vilka viņš. Nu, tieši iepriekšējā spēlē, es domāju, tagad mēs varam nedaudz tieši par to parunāt, ja mēs par Rāju runāsim. Tur vairāk Rājas meistarība vai Watkins augstasinība vai augstasinības neesamība. Tur ir tas jautājums. Watkins kā finišers man patīk. Vismaz pagājušajā sezonā viņš to pierādīja ļoti labi. Davids Rājai tagad arī vairs nav spiediena par to, kurš būs īstais, kurš nebūs īstais. Arsenāla rindās ir Eiropas čempions, ir vārdsargs, kurš bija arī labākais pagājušajā sezonā pēc savu spēļu skaita. Tāpēc tur nav jautājumu, un es ticu, ka arī vēl stabilāks, vēl augstvērtīgās sniegums, ja to var izmērīt kaut kādos procentos būs šajā sezonā. Jā. Nu, Rājā es apsveru domu paņemt Rāju, bet nedaudz vēlāk, kad tur kalendārs pamanīsies, Arsenālam būs ļoti vieglas spēles, man liekas, pēc 5. game week, un tajā brīdī tur jāapstās vai nu kāds aizsargs, vai nu Rāja, jo, manuprāt, aizsargi tur bišku nepamatoti paaugstināti cenā. Bet jā, redzēsim. Salībā, droši vien savas popularitātes dēļ. Jā. Cik Kalafiori maksā? Kalafiori, es ticu, ka viņš var ielausties startā. Tas ir tas jaunais transfers, ko... Jā. Viņš Zinchenko pusē. Viņš var gan. Viņu ņēma, es pieļauju, gan kā centra aizsargu, gan kā malējo aizsargu. Ja viņa dzimtā pozīcija ir malējs aizsargs, bet pagājušajā gadā viņš bija labākais centra aizsargs Itālijas sērijā, jo viņu Malta izdomāja uzlikt tur. Un izrādās, tas ļoti labi strādāja. Es domāju, ka viņš noteikti izkonkurēs agri vai vēli Zinchenko. Pirmkārt, tas, ka Zinchenko nepietiek uz visām 90 minūtēm, ka viņš ir vājāks tieši aizsardzībā, uzbrukumā, izspēlē, bumbas pieturēšanā, man ļoti patīk. Bet tie tempi, kas būs grūti. Tieši sezonas gaitā, man liekas, viņš nevar izturēt. Un kaut kas no Itālijas būs ļoti labs risinājums. Jau, tu saproti, no Vila mačā es neredzēju. Vēl pagaidām ir plānā nedēļas gaitā nostīties vismaz otro puslaiku, Kalafiori labi iesaistījās. Dzirdēju labas atsauksmes no Arsenāla faniem. Varu tikai apstiprināt, ka tas ir top of the top. Bauda bija skatīties pagājušā sezonu, viņa pieslēgšanos uzbrukumiem, viņa nestandarta lēmumi. Skaidrs, ka tur arī ar treneru atļauju tas viss notika, bet ticu, ka arī ar Teta varētu izmantot Kalafiori kā tādu negaidītu spēlētāju, kurš pieslēdzas un uztaisa golu. Kaut vai visi redzēja Itālijas golu mačā pret Horvātiju. Tieši Kalafiori to uztaisīja. Viņš saņēma bumbu, pavelka, atdeva izcilu piespēli Zakani un Horvātija ir ārā. Piekrītu. Es domāju, ja es nemaldos, viņš bija 5,5 vai 6. 5,5. Ja 5,5 es noteikti mēģināšu viņu integrēt savā komandā. Ja Itālija būtu līdz finālam tikus, būtu 6. Par Pickfordu, tur ir diezgan traki 7 vai 8 goli ielaisti. Viņš tur teica, ka viņš būs pirmais vārdsargs Fantasy Premier Līgā, viņam būs ļoti daudz seju, bet pagaidām, man liekas, tad nav ko piebilst, vienkārši ir vārds. Everton kopumā man šajā vasarā
skaidrs, ka viņiem joprojām ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar tēriņiem, bet tie papildinājumi, man liekas, ļoti nepārliecinoši. Ar ko viņi papildinājās? Viņi paņēma pagājušās sezonas Itālijas A sērijas galveno flopu. Jesperu Lindstrēmu viņi izīrēja no Napoli. Jā. Napoli bija nopirkusi šo Dāni, vairāk nekā 30 miljonus iztērējusi. Tas Dānis vispār pat nespēlēja. Viņš netika sastāvā, viņš vispār nebija traumēts, bet viņu neredzēja neviens no tiem 3 treneriem, kuri strādāja ar šo komandu. Un tad viņi paņēma O'Brienu no Lyonas, arī, cik redzēts, tur bija pāris labas spēles, izcils spēles. Viņš tur arī pat golus pāris iesta Lyonas rindās. Atceros, bija mači, kur viņš 2 iesta. Ja man atmiņā arī neviļ tik daudz līgu, tik daudz maču. Un tas plus mīnus visu, jā, plus viņi zaudēja Onanā. Onanā tas, kurš aizgāja uz Aston Villa. Jā. Par Flekenu arī Dānijas komanda. Jā, man ar Dāņiem arī ir vairāk sakar nekā vidēji statistiskiem vīrietim Latvijā gan jau, bet tā arī ir cits stāsts. Ko domā par Flekenu? Tur jau īstenībā arī varētu būt konkurence, un Flekens iespējams pat nebūs stabilais variants uz visām spēlēm. Brentfordā tur bija vēl čaļi. Bet Brentforda es GO3 sociālo tīklu prognozēju. Es ieliku, ka Brentforda varētu būt sezonas pārsteigums. Atceroties pagājušo gadu, kur daudz mocījās šī komanda, ka tagad varētu būt kāpums uz augšu. Cik tālu varbūt 8. vieta. Sezonas sākums it kā pozitīvs. Jā, ir izdevies uzvarēt ļoti sīksto Crystal Palace pret Liverpool zaudējumus. To jau daudz arī ieraksta jau, ka tas būs, ka tas notiks. Vēl jau vairāk sloti pirmā spēle oficiālā Anfield stadionā. Un es, ņemot vērā budžeta vārdsargu statusu, kā variants ļoti labs, jā. Bet Brentfordas vēl jāsaprot, ko viņi var rādīt, ko viņi parādīs. Skaidrs arī uzbrucēju situācija tur nav skaidra. Tas gan mazāk ietekmē aizsardzību varbūt. Jā, bet Tūnīs, tev liekas, ka viņš ies prom tomēr. Tas ir galvenais. Ir 5 dienas. 5 dienas, jā, vēl var paskatīties. Līdz piekdienas 11. vakarā pēc Britu laika. Viss vēl notiks. Jā, jo tad, jebkurā gadījumā Fantasy līgā tur ļoti labs aizvietojums būs un Buemo. Viņš tā kā nebija no populārākajiem midfielderiem, tāpēc mēs tagad varēsim izrunāt. Jā, šis duets Buemo visā, kuri jau no pirmās sezonas, no Brentfordas pirmās sezonas Premjerlīgā, kaut kur pat šķita, ka nav novērtēts šis spēlētājs, jo es ļoti labi viņu atceros pirmajā sezonā, kuras ļoti daudz Brentfordas spēles arī komentēju. Un man likās, ka viņu pastum malā pēc tam nākamajās 2 sezonās. Jā. Labi, tagad apmēram vienādi procenti ir Martīnes, Ariola un Bekers. Jā, attiecīgi Bekers visdārgākais, Martīnes 5 un Ariola 4,5. Kuru tu no šiem izvēlētos vārdsargiem? Martīnes var visu kaut kas būt. Jā. Neordināls, negaidīts, plus jāturprātā, ka Martīnes ir Argentīnas izlases pamatvārdsargs. Viņš lidos uz izlasi, Dienvidamerikas izlases spēlē diezgan tuvu tam, lai, kad atsākas Eiropas čempionāti, nacionālās līgas, un bieži vien ir tā, ka tie spēlētāji atlido pusdienu pirms pirmās spēles pēc izlašu loga beigām. Un tāpēc, ja ir Dienvidamerikāņi, it īpaši vārdsargs, tad man uzreiz sarkanais karoks. Ļoti, ļoti labs novērojums. Es par to biju arī ņēmis vērā iepriekš, bet tas ir tīri tāds ļoti labs skaidrojums, ka Martīnes pirmkārt ir 5-0, tas nav budžeta vārdsargs. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā rezerves vārdsargam vajag būt no Aston Villas, kas uzreiz paņem 2 slotus no Aston Villas. Un, protams, arī izlases treniņi un izlases spēles, tas ir ļoti labs novērojums. Jo viņam arī tas ir svarīgi. Ja pieļauk tur Alisons, Edersons, kādu varbūt arī sasaukumu var izlaist. Tur man jāpārstājās, jāpaliek Anglijā vai Eiropā. Un tad var izlaist, bet Argentīnai Emīļs Martīnes arī. Viņš jau ļoti tajā izlasē ir piesiets. Jā, jo tieši tāpat mēs varētu par Edersonu nokomentēt, ka ir otrais vārdsargs Ortega, un viņi abi maksā 5,5 miljonus, kas mani šokēja. Man likās, Ortega būs stipri ar mazāku cenu, jo Ortega, manuprāt, iepriekšējā sezonā bija tas, kurš pateica, kam būt Anglijas Premjerlīgas uzvarētājiem. Tieši ar to seju ar kāju pret Sonu. Jā, atceros, jā. Pareizi tā spēle. Es pieļauju, ka tas daļai tāpēc, ka bija neskaidrības vasarā Edersona, ka viņš varētu aiziet prom, ka viņš jau prasījās prom.
Tur bija tie Saudarābijas varianti, arī Al-Nasra figurē, ja pareizi atceros, bet nesanāca vienoties. Sanāca tieši pretēji sarunāt, ka viņš paliek. Nu, ņemot vērā arī, ka tās vērtības kādu laiku pirms sezonas sākuma tiek taisītas, veidotas, tāpēc arī 5-5 abiem, jo vēl bija neskaidrs par Edersonu. Jā, skaidrs. Nu, ko ejam pie midfielderiem? Aizsargus izlaižam? Atlikt tieši tā, mēs ejam pie aizsargiem. Aizsargi pirmajā vietā Salibā. Varbūt es visu nosaukšu, jo, lai ātrāk mēs varētu izrunāt, jo pa dažiem ir ko runāt, pa dažiem nav ko runāt. Jo pirmajā vietā ir Salibā 40%, tad ir Guardiols ar 32%, Pedro Porro noteikti tagad arī ir uzauguši procenti. Tad ir Andersens, Burns, Aleksandrs Arnolds, Konza un budžeta aizsargs Harvuds. Vēl mēs varam parunāt par Barko, kurš uz Sevilju aizgāja. Par Salibu. Jā, Barko, es atceros, komentēju viņa debijas spēli. Tur viņam bija daudz piedzīvojumu, jo tā bija spēle pret Manchester City. Tur viņa tā apspēlēja, izlazēja. Bija ūdens kristības. Pārāk jauns, tu domā, tieši Barko. Kāpēc? Nē, viņš īstenībā gribēja spēlēt? Barko viņš izskatās pat ne pēc aizsarga, bet pēc malējā pussarga. Man liekas, tur viņam labāka vieta vispār. Ņemot vērā, ka tieši pozicionālajā aizsardzībā viņam daudz nepareizu lēmumu. Vismaz tajās pirmajās spēlēs bija. Jā. Tas arī svarīgi. Salibā, manuprāt, ir pārvērtēts un tīri, kā tu teici, dēļ viņa popularitātes viņš tik populārs fantazija līgā. Jā, es hypoju par Salibā. Es jau, man liekas, iepriekšējā reizē stāstīju, ka tikko viņš parādījās, es viņu paņēmu, atceroties, kā Marseļā viņš spēlēja. Man joprojām, laikam, arī šajā sezonā ir Salibā, ja es visu pareizi atceros. No Salibā ir tā, ka viņš gan lasa spēli, gan piedalās uzbrukumās, var iedot kādu piespēli. Jā, protams, ir man Salibā, jā, es tikai pārbaudīju. Jā, un es domāju, viņu iegādāties nedaudz vēlāk, tur vai nu Rāja, vai nu Salibā, pēc 3. game weeka, vai pēc 3. vai pēc 5. game weeka. Tottenham bija 4. Arsenal, pareizi. Arsenal, Tottenham bija 4. kārta. Jā, un 5. bija Arsenāla pret City, ja es nemaldos. Ok, pat šitā. Bija viena no nopietnām spēlēm. Bet tur ir nedaudz jāpagaida. Guardiols ļoti labs attacking returns iepriekšējā sezonā. Vairāk pat. Jā, manuprāt, ir labākais Arsenal. Viņš un Akanji labākā izvēle stabili, piedalās uzbrukumos. Īpaši sezonas sākumā, kad John Stones atgriežas vēl pēc Eiropas čempionāta, viņš vēl neuzņēmis formu. Akanji un Guardiolam tā situācija ir krietni labāka tieši ar formas uzņemšanu. Jā, bet Stones, kas bija interesanti, viņš mainīja Kovačiču, tika balstinieku. Viņš iepriekš ir pie Pepa spēlējis tajā pozīcijā. Es nezinu, kā tu. Un bieži vien Peps spēlē tieši tādu schēmu, ka viens no centra aizsargiem aiziet uz viduslīniju. Tā kā izspēlē. Jo daudz labu centra aizsargu. Tagad gan ar Gindogan atnākšanu tur varētu būt visādi brīnumi arī vidū. Tur varētu būt mazāk risinājumi ar centra aizsargu vidū. Jā, Gundogans tas arī bija ļoti interesanta epizode, ka viņš var spēlēt gan false nine, gan malā. Viņš var spēlēt visu. Kāpēc viņš atgriezās? Domā, Barcelonā nepatika viņam vai? Tur jau vairāk finansiāli iemesli. Tāpēc, ka Barcelonai ir lielas algas jāmaksā, bet neiekļaujas viņi līga ierobežojumos, un tāpēc jāatbrīvojas no spēlētājiem ar lielām algām. Un Gindogans bija tas, kurš cieta, lai tikai Dani Olmo varētu pieteikt, bet viņi joprojām nav pieteikuši, joprojām nepietiek. Jā, Olmo man ļoti patika Eiropas čempionātā. Bet viņš arī nebija tikai pirmā izvēle. Viņš bija Gavī vai Pedrī vietā, jā, bet izcils spēlētājs, jā, top klāsts. Pedro Porro, attacking returns jau, jā. Es izsvīdu, kad redzēju viņa golu, jā, jo man viņš bija sākuma draftā, bet tad, diemžēl, tagad viņš arī cenā noteikti pacēlēs, arī vairāk cilvēku viņu nopirka, gan jau kaut kur ap 30%. Pedro Porro, manuprāt, ir laba izvēle. Vēl vairāk, ka Tottenhamā varētu labas lietas darīt šajā sezonā. Jā. Es ticu Tottenhamai arī šīs sezonas kontekstā ļoti gudri transferi, un tā komanda var arī meklēt, piemēram, Porro piespēlēs Olankam. Tas ir tāds scenārijs, ko varam piedzīvot šo zonu pāris reizes vismaz. Tieši tā. Bet paklupi jau ar Lesteri. 1-1 tur.
Bet, jā, es neredzēju to spēli, bet, cik saprotu, pēc atsauksmēm, pēc kvalitātes viss bija labi. Tottenham Hotspur komandai, jo Leicester garā lielā autobusā sēdēja visas spēles garumā. Jā, tur bija skaidrs ne tikai gols, bet arī vēl momenti Leicester City, bet tieši spēles stils, taktiskā izvēle. Leicester pagaidām nevelk top spēles vēl Premjerlīgā, iespējams arī ne tikai top spēles. Jā. Bet ir labi, ka tomēr ir spējīgi nolikt autobusu. Tā arī ir viena no mākslām, kā autobuss tika nolikts. Jā, un, man liekas, ņemot vērā, ka Premjerlīgā ne visi sapratīs autobusu ar tiem tēriņiem. Nu, jā, bet vismaz tas, ka nelaidīs tik daudz golus. Man liekas, ka Leicester būs ļoti tā komanda, kur ielaidīs ļoti daudz golus. Bet nē, ir. Jā, īstenībā arī mēs atceramies tās sezonas pēc čempiona titula. Tur arī bija gadi sezonas, kad tur Šmeihils laida katrā mačā. Viņš tur pusgadu nebija redzējis savu spēli. Tas noteikti nebija izvēles fantasy komandām. Jā, bet Šmeihils arī labs vārdsargs, bet tieši tā. Tātad Andersens un Burns, es domāju, var atsevišķi parunāt. Crystal Palace man neiejūsmo. Ja neskaita to, kad Eze man joprojām patīk, ja es viņu otro sezonu pēc kārtas paņemu tieši sākuma draftā, bet arī kaut kādas 4-5 spēles nav rezultāta. Ja es viņu nomainu, un viņš sākas iztiekšā. Būs jāņem Sterlings. Par to es esmu dzirdējis. Sterlings Olisē vietā. Tas laikam. Bet Olisē, man liekas, ka Bavārija tagad, cik es pastījos highlights, ko Olisē dara Bavārijā, tas arī top klases spēlētājs, un noteikti viņš maksāja. Par viņu būtu maksājis vairāk nekā 40 miljonus, ja es nemaldos 40. Man liekas, viņa cena ir no 60 uz augšu. Jā, Kristers Tobers arī ļoti labi redzēja, kā Olisē gūst vārds. Jā. Jā, tad Sterlings, es domāju, kāda cena varētu būt Sterlingam Crystal Palacē? 7,5 kaut kāda? Es domāju 7,5, diez vai 6,5. Jā. Bet kā tas ietekmē? Sterlings nevar sēdēt uz soļa Crystal Palace. Tajā padomā, nav jāizsnotā. Maksāt algu diezgan lielu, jā, un turēt tādu cilvēku kā Sterlings uz sūliņu, jo vēl tur psiholoģiskie vairāki aspekti. Viņš arī pats sapratīs, tur viss sāks brukt un jukt. Tieši tā. No atmosfēras viedokļa. Jā. Aizsardzība arī neiejūsmo Crystal Palace. Jā, vēl vairāk ņemot vairāk, ka Marks Gay tūlīt jau dosies. Izskatās, ka uz Newcastle. Tas ir ļoti interesants insights. Vismaz pēdējās dienās par to rakstīja, ka jau viss ir sakārtots. Ne jau tāpat vien Crystal Palace ņem Sterlingu, jau parādās arī līdzeklīši. Aha, skaidrs. Tad. Bet, vēl 5 dienas, vēl līdz piekdienas vakaram vēl šis tas var pamainīties. Man liekas, Gueji pa 4,5. Ja es nemaldos, viņš bija 4,5 vai 5. Man drīzāk 5. 5? Tā no galas es nepateikšu, bet tomēr Anglijas izlases pamats sastāv centra aizsargs. Ir jāmaksā viņam bišķi vairāk. Es domāju, pat arī pa 5. Un Newcastlā es būtu viņu paņēmis noteikti. Iespējams, pat Guardiola vietā, kad tur, ja viņš mani neiepriecinās ar savām spēlēm pietiekoši daudz un nebūs attacking return, tad iespējams. Galvenais viņam neiekrist Newcastles aizsargu šajā lāstā, kuri visu laiku lūst. Jā. Aleksandrs Arnolds 7 miljoni. Man ir Aleksandrs Arnolds, es viņam ticu, viņš rada labu sniegumu gan viduslīnijā, gan aizsardzībā. Liverpool vairāk rada labu sniegumu. Bija neliels konflikts, man liekas, viņam ar Arne Slotu, kad viņu nomainīja. Vēl jau, ka Arne Slots varētu neizmantot vairs viduslīnijā Trentu. Mazāk izmantot viņu tieši tur. Bet tā arī atkarīgs no tā, vai Liverpoolai beidzot izdosies kaut ko paņemt tajā zonā. Tas ir tīri no transferiem, domā, atkarīgs. Ja kaut ko paņems kā balstnieku, tad... Tur turēsies pie kaut kāda pragmatiska, jo Feyenoord es neatceros, ka būtu daudz mainījis pozīcijas spēlētājiem Arne Slots. Viņš pieturējās pie tā, kur katrs spēlē visu laiku. Jā. Bet tad būs tie 7 miljoni vērts vai nē? Noteikti nav tā, kā iepriekšējā sezonā, man liekas, bija 8 miljoni. Tas bija padaudz. Tas bija stipri padaudz. Jā, un arī tas devums nebija jau tik ļoti liels, kā vēl pāris gadus iepriekš ar tādām rezultīvām piespēlēm un rekordiem. Jo
Aleksandrs Arnolds, man liekas, viens no tiem tīri arī par fantasiju līgu un matemātiku. Tas ir vispār neatkarīgi no futbola. Ja tu nopērci kaut ko tik dārgu, un tev ir jāsagaida no viņa kaut kādā attacking return. Ja tas nav tā, tu nopērci viņus pāris spēlēm, viņš neko neizdara, tu viņu pārdod. No tā nav jēga. Ir jābūt pacietīgam ar to spēlētāju, jātic tam spēlētājam un jāgaida. Bet mana pacietība būs līdz 5. gameweekam. Tad, kad es arī varbūt paņemšu atpakaļ Palmeru vai nu Watkins un parutēšu kaut kādā veidā. Vispār vēl, kas ir svarīgi par arī domājot uz priekšu 5., 6., 7. Tad Champions League. Champions Leagues arī kalendāra izlozēs, pat to nesaukšu par izlozi, bet tur izlozēs tikai kalendāru un pretiniekus. Jā. Un arī jāskatās, ja tur mači pret lielu Sansensi nosacīti pret Madrides Reālu, tad tur top klubs skaidrs, ka izliks visu. Ja tur būs mači varbūt pret Grātas Šturmu nosacīti. Tad pieticīgāko komandu, kas ir Champions Leagues 36. šobrīd, varbūt arī vēl kāda pieticīgāka teorētiski, kur Slovana pret Miķelandu cīnās un abas tur var tikt. Tad arī tur pieļauj, ka kaut ko arī parotēs. Bredlijs tur viņa vietā sanāk, vai pāršā Bredlijs un Cimikas Robertsona. Jā, un Bredlijs skaidrs atceramies, kā viņš uzspīdēja ziemā pāris mačos. Jā. Labi, iesim pie midfielderiem beidzot. Tā ir mana mīļākā pozīcija, potenciāli visvairāk punktu. Potenciāli tas ir tā, punkti un iespējas ir tajā. Jā, jo midfielderos dažreiz ir tie spēlētāji, kurus gribās nosaukt par uzbrucējiem. Kā Luis Dias vai kas tur vēl tāds midfielderos, Hinminsons. Kunku arī. Jā. Bet viņš ir tātad man midfielderos pēc populārākajiem. Es domāju, ka kaut kas arī nedaudz pamainījies. Palmers 1. vietā, 50% cilvēku. Tad ir Mohameds Salahs, Gordons, Eze, Fodens, Saka un Kunku. Palmers man uzreiz bija jo Chelsea daudz atkal mainās, plus Palmers pēc Eiropas čempionāta, arī maz trenējies ar visu šo lielo brigādi. Bet redz, kā 3 rezultātīvas piespēles plus gols mačā pret Wolverhamptons Wanderers. Un tie, kuri noticēja, var teikt, puse, tad viņi bija laimīgi. Es domāju, tagad arī īstais moments, kad tu parunā par Chelsea, jo pārējos topos, man liekas, viņu spēlētāji īsti nav. Ja tīri Palmers ir līderis. Vispār, ko tu domā par Chelsea, par jauno treneri, par spēles zīmējumu? Kā tu pasaki, tas uzreiz atgrūž jauns treneris, jaunas ambīcijas, jaunas schēmas, uzreiz atgrūž vēlmi iegādāties Chelsea spēlētājus? Ir sajūta, ka vienkārši jāpiet laikam, lai nostabilizētos tas starta sastāvs, nostabilizētos arī tie spēlētāji, kuri paliek, ir trenera redzes lokā un tie, kurus jāmet nost. Jo tu vari paņemt un noticēt, ka pēkšņi Mudriks atversies un tad viņu, šonedēļ izīrēs kādam vai nometīs, pārdod jau diez vai. Un vēl. Tas pats Sterlings, kurš izskatās, ka jau ir prom un tūlīt būs prom. Tāpēc Chelsea ar to, vēl liekas, labākā taktika neaiztikt līdz 1. septembrim. Vai līdz tai 4. kārtai, kas būs jau pēc izlašu loga, jo tad jau skaidrs, kuri spēlētāji ir, kuri spēlētāji paliek un kuri nepaliek. Jā, tas ir ļoti labs novērojums. Manā gadījumā es neaiztiktu noteikti aizsardzību, jo Chelsea laidīs daudz golus, arī spēlē atvērtu futbolu. Vārtsargus arī var neaiztikt, jo tur nevar zināt, kurš no 6 būs. Tieši tā. Tur ir 3 sastāvi, nekad nevar saprast, bet Palmers būs viens no tiem, kurš vienmēr spēlēs. Manuprāt, ja grib kaut ko iegādāties, jāiegādājās Palmers. Es biju skeptisks pret viņu pagājušajā gadā, kad viņš bija pārāk zemā cenā un viņš rādīja pārāk lielu sniegumu. Tagad viņš ir ar ļoti augstā cenā, bet tāpat parādīja sniegumu, jo ir tādas mazas nianses ar viņu, ka visi 3 goli, visi 3 piespēles pa lielu bija kā viens treniņā, ar kreiso kāju iespēli uz labo malu, Medueka piestrādā sitiens, ja? Tur var arī nepiestrādāt, bet futbolistam tā bija vienkāršāk. Bet tās mazās pauzītes, tā laukuma redzamība, kas viņam ir, viņš ir tiešām augstākās klases spēlētājs. Ja? Un ja man vajadzētu atbrīvoties no Aleksandra Arnolda, un kaut kā pastiprināt viduslīniju uz turpmākām spēlēm, jo Chelsea tagad būs labs kalendārs, es domāju, Palmers ir labs variants.
Bet, jā, jo viņi sāk pret City, tagad jau viņš vieglāk ir. Jā, 6 goli uzreiz, morāli, man liekas, tas ir pacēlums. Ko mēs runājam, tagad uzreiz aiziesim pie Nkunku, tur ir ļoti daudz 6,5 pussargi. Tas ir Madueke, Pedro Neto, João Félix un Nkunku. Ja? Šie spēlētāji visi ir 6,5, bet plus, man liekas, ka atgriezīsimies pie Mihailo, man liekas, ka viņa karjera Chelsea ir viss. Arī vakar viņš bija spēlētājs, kurš krita ārā no kopējā konteksta. Spēlē, kur komanda gūst 6 vārtus. Ja runājam, ka viens uzbrucējs nav iegājis spēlē, uzbrukošais spēlētājs, tas arī daudz ko nozīmē. Es ceru, ka izīrēs. Es ceru, ka viņu neturēs uz beņķa pusgadu, ņemot vērā, ka Ukraiņu spēlētājs, kuru vienmēr gribētos atbalstīt, un atradīs viņam kādu pielietojumu. Šobrīd tur arī pieļauju, ka ar psiholoģiju varētu būt ļoti smagnēji viss. Jā, jo Mudrikam, es biju ļoti liels viņa fans, pirms viņš veica savu transferu uz Premjerlīgu, bet pēc katras spēles tas pārsteigums nedaudz kritās. Bet šobrīd mēs redzam, ka īsti nesaprot spēles zīmējumu, joprojām tās pašas kļūdas, kas bija 3 gadus atpakaļ, 2,5 sanāk. Plus jā, tagad arī Itālijas treneris vienmēr nozīmē dziļāku taktiku, taktisko saprašanu. Un te arī pieļauju, ka tie spēlētāji atlasās tādā veidā no tā maģiskā 40-nieka plus vēl daži. Jā, jo tas, ka Mudrika pusē ir Pedro Neto, kurš jau ir spēlējis Premjerlīgā, kurš zina, ko dara, kuram ir ātrums, kuram ir saprašana, cita mentalitāte arī, jā. Tur būs grūti konkurēt. João Félix arī, viņš ir vairāk tā kā uz centru laikam, jā. Bet Maduekas gadījumā, tur kas īsti maina labajā maliņā, man liekas, vairs neviens. Tad Madueke var uz tuvākajām kārtām noteikti paņemt, jo pēc hat-trika viņam neviens neturēs uz soliņa. Jā, tas arī. Madueke šobrīd, man liekas, ir labākais variants, jo pirmais viņš ir ārpus rotācijas, uz kaut kādu tuvāko laiku, un arī tāpēc, ka labais slāngs tur ir salīdzinoši brīvs. Bet kas ir atkarībā uz Mudriku un Kunku un Pedro Neto, tur ir jāpagaida. Es biju ļoti slavējis Nkunku, viņš sevi labi parādīja pārbaudas spēlēs, bet viņš vairāk centrā spēlē, tā kā uzbrukumā, un tas mani... Zinu, labajā flangā tagad Chelsea runā par Jadonu Sancho. Vēl vien. Es nezinu, kādā veidā. Gan jau arī būs 6,5 miljoni, tur tiešām būs interesanti. Jā, bet pagaidām tas lielais skaits ar 6,5 miljonu vērtiem midfielderiem, ir jāpagaida, kāds saka, ir jāpagaida vismaz līdz transfera loga beigām, un tad ir jāizdara savu izvēli. Kunku viņš neceļās rokā, atceroties viņa traumu vēsturi, tāpēc negribu uzticēties. Pienāks brīdis, kad vajadzēs ieraudzīs to sarkano 3-stūrīti. Jā, tieši tā. Sarkanais 3-stūrītis ir kaut kāds dubultās spēles vai vēl kaut kas diezgan nepatīkami. Mo Salah. Vai Salah ir tas pats Salah, kas bija dažus gadus atpakaļ? Pirmajā kārtā viņš bija. Viņš turpina krāt statistiku pirmajās kārtās. Statistiski jā, bet... Vizuāli viņš vairs nav tas pats. Vizuāli noteikti nē. Tāpēc es teicu, vizuāli noteikti nē. Tas nav vairs tas pats Mo Salah, bet statistiski joprojām pendelis, joprojām rezultāts, jā. Plus arī Arnes Slotam viņa taktikā ļoti patīk tieši spārnu spēlētāju vingeri. Viņš ļoti daudz tieši fokusējās uz šo spēlētāju konkrēto izmantošanu. To varēja visos tur taktiskos apskatos pirms sezonas lasīt, ka tieši šie spārni, šie malēji spēlētāji būs atslēgas spēlētāji. Un ja labajā flangā mēs zinām, kurš spēlēs Liverpoolē, tad vairāk par kreiso jāskatās, kur ir Dias, kur Gakpo arī. Gakpo tiks izmantots vairāk kā kreisās malas vingers, spārns, un tāpēc varbūt arī jāpaskatās uz to pusi. Lai gan, ja ir Salahs, var arī to labo malu vairāk piedrūzmot un vairāk uz to spiest. Man ir Žota, tāpēc, ka tīri matemātiski arī 7,5 par uzbrucēju, kurš spēlē viduslīnijā, parāda sniegumu. Manuprāt, viņš arī parāda vizuāli labāku sniegumu nekā Salahs. Ja, vienkārši, mazāk pēc punktiem sanāk. Manā gadījumā es būtu ņēmis, pat tagad es būtu ņēmis Žotu. Vienīgais, ka viņam ir duņas aizmugurē, Salaham jau īsti nav neviens.
Nu, jā, tas ir fakts. Bet Nuņes, manuprāt, arī būs grūti viņam atgriezties atpakaļ sastāvā ar slotu. Es teikšu, ka jāpaiet pāris nedēļām, jo Nuņes jau arī uzkavējās nedaudz ASV, Copa America. Jā. Tur gan spēlēja futbolu, gan aizstāvēja komandas biedru ģimenes, ko viņš tur nedarīja. Tāpēc viņam vēl jāatgriežas atpakaļ. Jā, tu domā, ka Nuņes tomēr arī kaut kad startēs pamatsastāvā vai vairāk ies uz mājiņu? Es ticu, ka būs brīdis, kad viņš būs arī pamatsastāvā. Jā, varbūt Eirokausi, visi Anglijas kausi, tad tajā brīdī vairāk. Jā, tur kā tā rotācija iegriezīsies rudens un ziemā arī, kur arī ziemā būs Čempionu līgas fāze. Tur arī būs kaut kāda negaidīta pagrieziena. Jā. Nu, ko tagad paņemsim uzreiz, es domāju, divus midfielders, Gordons un Eze, līdzīga cena. Eze mani pievilda galvenokārt tāpēc, ka to golu, man liekas, viņam tiesneši, es nesapratu, kā. Nosvilpa pirms epizode vēl beidzās tas, ko nedrīkst darīt var laikā. Ja tu nosvilpi pirms, tad tā ir rupi kļūda. Līdzīgi kā Real un Bayern spēlē, ja atceries, tur Bayern devās uzbrukumā, tiesnesis nosvilpa, jo tur bija viņam šķitus, ka ir aizmugurē, lai gan tur pēc atkārtojumiem varēja arī vairs nešķist. Tieši, bet kāpēc noteikti tās kļūdas joprojām bija iepriekšējā gadā ar Tottenhamu un vispār kaut kādā vājprātīgā? Turpat vēl atsevišķi stāsts par to, kā tiesneši savā starpā to nokomunicē, jo dažreiz jau arī tās definīcijas, ka atstājam lēmumu, kas pieņemts laukumā, neatstājam, un tad kāds tiesnesis, viņam var aiziet ciet, var pārprast, jo es ticu, ka var pārprast arī kaut kādu to varu komunikāciju un nenostrādāt, piemēram, arī virslīgā bija šogad epizode, kur tiesnesis sākumā pārprata, pēc tam padomāja, un neieskatīja. Jā, un tur bija tā, ka sākumā tas lēmums tika atcelts, pēc tam apstiprinās, pēc tam atkal atcelts. Proti, tur bija 2 minūtes, tāda komēdija, bet beigās viss tika izdarīts tā kā pareizi. Par to pašu lietu, kāpēc beigās nevar izdarīt kaut ko pareizi? Tu esi kļūdījies, jā, tu esi nosilpis ātrāk, bet pēc video var redzēt, ka spēle joprojām notika, visi spēlē. Kāpēc viņi nevar, kā saka, vēlreiz pārprast? Tagad ir tas protokols, ka Jā, jau ir nospēlēts, jau ir tā epizode ir nospēlēta, to vairs nevar atgriezt atpakaļ. Līdzīgi kā tajā Tottenham spēlē pret Liverpoolu, kur viņi jau izspēlēja. Viņi jau autu izspēlēja, principā jau bija spēlē, un tu nevari atgriezt vairs neko. Man liekas, ka, kā saka, dažreiz ir tiesnesim, tas iet vienkārši pretrunā ar to, ka tiesnesim ir jālasa spēle. Kaut kādā spēlē varbūt tiesnesis tiesā pēc viena fenšuja, jā. Kādā citā spēlē savādāk, ja tieši tāpat arī šeit, kāpēc tas nekā neietekmē spēli, kāpēc nevar vienkārši pieņemt citu lēmumu. Es nezinu, vai tas ir angļu konservatīvisms. Vēl vairāk angļu tiesnešu līmenis, joprojām šķiet, ka tas ir vājākais visās top 5 līgās, kur ir ļoti liela nestabilitāte gan lēmumos, gan arī konsekvencēs. Arī vakardien, kur es redzēju, izņemot mani Newcastles un Bournemouths spēli, kur atcēla golu Bournemouthai otrā puslaika kompensācijas laikā, kur pēc 20 atkārtojumiem nav sajūtas, kā roku nospēlēja uzbrucējs, kurš guva vārtus, bet tieši pretēji šķita, ka Dens Bērns nospēlēja ar roku, un viņa rokas bumba ielidoja arī vārtos, un visi bija priecīgi stadionā līdz brīdim, kad to atcēla. Jā, ir problēma Angļiem ar tiesāšanu. Es nezinu, nav ka ir pietiekami daudz, bet joprojām sarūktina. Tur īstenībā arī vidējais vecums diezgan liels tiesnešiem. Skaidrs, ka tagad ar gadiem jau mazinās, daži tūži beidz karjeras, bet tas vidējais vecums, ja mēs salīdzinām ar citām top līgām, tur ir tomēr uz augšu. Es gan neesmu pārbaudījis, bet tīri sajūtu dēļ, tā es teikšu, ka tur visādi labi vēl vairs neskrien tie tur. Jā, es teiktu, ka ja ieslēdz Līgu vai ieslēdz Itāliju, var redzēt, ka ir vecāki cilvēki Anglijas Premjerlīgā. Ir īpaši tie vecākie, kuri ir vairāk pazīstami tautai, tad tā ir. Jā. Labi, bet Eze ar Gordonu, kurš no viņam tavuprāt ir efektīvāks? Eze spēlēs vairāk, es teikšu, un Gordonu jau pa brīdim var arī aizvietot. Plus arī Newcastle tas uzbrukums gana daudzveidīgs. Ir visādi Harvey Barnes, kuri var ienākt un pastiprināt. Vakar viņš tieši ļoti labi pastiprināja pret Bournemouthu. Tāpēc es pat brīnījos, kāpēc viņi neskatās un nerēķinās kā ar pamatsastāvu spēlētāju.
Es, ja to redzēs, arī esmu paņēmis savā sastāvā. Jā, jo Eze matemātiski viennozīmīgi ir augstāks par Gordonu. Un arī šķiet stabilāks par Gordonu. Jā. Un vienkārši kristālai šobrīd, bišķi melnā strīpa un dēļ tā. Ir jāsagaida. Es atstāšu noteikti Ezi, es neatkārtošu to pašu kļūdu, kas bija pagājušajā gadā. Redzēsim, kas notiks pēc 5 game weekiem. Nākamais ir Fodens. Man liekas, tas ir viens no lielākiem pirmo 2 tūru flopiem. Daudz cilvēki paņēma viņu tieši ar to domu, ka viņš spēlēs par Ipsviču. Iespējams, kāds arī triple kapteini viņu ielika, ja? Bet ir tā, ka pat nebija soli. Kas ir ļoti loģiski, jo ir ļoti daudz argumentu. Eiropas čempionāts, kur Fodens spēlē, tas ir viens. Otrs iemesls - izmēta kalbērniņš. Arī pieļauj, ka tas paņem spēkus, jo jau tā viņš nepaspēja atjaunoties. Viņš sāka trenēties 4 dienas pirms sezonas sākuma tikai. Viņš vēl nav uzņēmis formu. Tur ir tik daudz argumentu, lai Fodenu neaiztiktu un liktu mierā līdz kādam, 1. oktobrim. Es pat neizskatīju nevienā brīdī, ka viņu var ņemt sastāvā. Šis ir brīnišķīgs insights, jo es nezināju par ģimenes pieaugumu. Eiropas čempionāta laikā viņš pat bija izbraucis ārā uz brīdi un tad atgriezies atpakaļ. Jā, es dzirdēju, ka viņš bija izbraucis un tad atgriezās atpakaļ, bet tīri ar ģimenes papildiem vienmēr arī Pepam ir tā vēstures, ka vienmēr tie cilvēki kaut pus sezonu ir nedaudz ārā. Tāpēc Fodenu vienkārši nerunājam par to, bet mēs redzam, ka ceturdaļa cilvēku pat vairāk to nezināja. Iegādājies Fodenu un vienkārši neaiztiekam viņu līdz oktobrim. Tur es piekrītu. To pašu ar Rodriju, kurš arī vasarā viņam bija pilnvērtīgi, sāka trenēties arī tikai pāris dienas līdz sezonai. Jā. Jo, kad City spēlēja Community Shield, arī Guardiola teica, ka mums ir pāris spēlētāji, kuri vēl nav sākuši trenēties, ja viņiem bija Eiropas čempionāta fināls. Tur, ja mēs runājam par City, vēl būs iespēja parunāt, tāpēc, ka Hollands Saviņo, vai es pareizi izrunāju viņu? Tur ir daudz variantu. La Ligā mēs vairāk saucām Savio, bet uz krekla viņam Saviņo rakstīts, arī Žironā bija Saviņo. Es teikšu, tur viss kārtībā, gan tā, Savio, Saviņo. Jā, ko tu domā par šo spēlētāju? Viņam cena arī ir pieļaujama, tāda sasniedzama. Priekš tā ir, lai aizstātu Kunku vai citu midrange midfielderu. Un rāda viņš arī ļoti labu spēli, bet spēles laiks atkal ir. Viņš arī mīdo ko, es teikšu, plus mīnus tas pats. Jā. Arī gan driblu ziņā, gan ātruma ziņā, radošuma ziņā, viss tas pats. Ļoti laba sezona Spānijā. Tur viņš tiešām uzspīdēja, arī ļoti labā vidē bija nokļuvis. Un tagad šeit es pat nedaudz patīkami pārsteigts, ka viņam uzreiz labas iespējas tiek dotas. Jā. Tomēr vajadzēja uzlikt augstāk no komandas, kur viņš bija līderis, kur viņš varēja daudz ko atļauties, un uz komandu, kur ir visi sveši, kur ir daudz, krietni vairāk cilvēku ar vārdu un CV. Un tad ir Saviņo viens no tiem, kuriem ir jāpalīdz vairāk un jākalpo tiem līderiem. Tā tad ar Saku. Saka 10 miljoni, ceturdaļai cilvēku, manuprāt, viens no must-have assetiem noteikti. Saka, pendelis, nav konkurences. Vai arī jāizvēlās, vai Saka, vai Salahs, kaut kā šādi arī var pasniegt? Es būtu vairāk izvēlējies starp Salahu un Palmeru tādā veidā, bet var arī, protams, var rotēt. Viņi ir līdzīgās cenās. Pat Saka ir nedaudz lētāks par Palmeru. Jā. Lai gan es izvēlējos vispār citu Ziemeļlondonas aktīvu. Sonu. Jā. Sons, kāpēc Sons tieši? Viņš pat nav topā, bet par Tottenhamu tagad varam parunāt. Jo arī arguments bija tas, ka Sonam nebija jāspēlē Copa America un Eiropas čempionātā. Viņš ir labi sagatavojies sezonai, viņš ir gatavs plosīties, plus viņam tagad arī kolēģis uzbrukumā parādījies, varbūt pat Keina cienīgs, vai gluži nē, bet tomēr tuvāk tam nekā bija iepriekš. Paņems tas Velsiets, un tāpēc arī es vairāk ticu, ka viņš turpinās krāt un darīt lietas, un arī apzām jau sācis. Kurš būs uz soda sitieniem? Joprojām Sons vai Solanke? Solanke sita iepriekš Bormutā, es tā mēģinu atcerēties. Solanke tagad ir Tottenhamā. Ok. Tīri tāpēc es biju domājis, varbūt Sons nē, tāpēc kurš īsti sitīs soda sitienus. Viņš tagad satraumējās atkal Solanke. Un viņš bija ļoti pamanāms, un tāpēc tur ir par ko padiskot. Tur ir arī Madisons, tur ir Kuliševskis.
Tur ir Johnson, tur ļoti daudz ir. Bet Sons ir tā kā vienmēr viņš būs tas, kurš spēlē. Un viņš arī protams, šiem pārējiem blakus nestāv. Jo īsti pēc Evertonas es nebūtu, tā ka viņu ir grūti novērtēt, ja tu spēlē par kādu komandu, kur acīm redzam, underperformo. Ja? Un, kad būs pret kādu nopietnāku komandu, tad jā, tur ir palielam. Tagad ir 4 premium izvēles. Tas ir Palmers, Salahs, Saka un Sons. Fodens, bet Fodenu mēs vienkārši izsvītrojam tīri tāpēc, ka objektīvu iemeslu dēļ. Un starp šiem, es domāju, ka 2 var iekļaut, bet tad ir jāatsakās no Arnolda. Tad tu spēlē bez premium aizsargiem, ar premium 2 viduslīnijas spēlētājiem un pie uzbrucējiem, kad mēs parunāsim, tad, kad būs Haalands, tad, kad būs galvenā zemenīte. Ko ejam tālāk? Jā, ejam pie uzbrucējiem, tad vēl kaut kādas neatcīm redzamas izvēles pastīsimies. Tā, uzbrucēji. Īsaks 1. vietā, Watkins 2. Haalands, João Pedro, Havertz, Tūnis, Solanke un Mateta. Ja, par Īsaku sākumā. 8,5 miljoni diezgan pievīla savus bekarus, kā saka. Jā, gan kalendārs šķiet labs, bet kurš būtu zinājis, ka tā saprovocēs Fabianu Šēru pirmajās, pat jāsaka, pirmā puslaika vidus pret Southamptonu, un tad ir spiesta Newcastle sēdēt autobusā visu nākamo maču, nākamās spēles daļu, un Īsakam īstās iespējas neradās. Un pret Bournemouthu viesos arī tur pirmajās minūtēs bija viens pusmomentiņš, un pēc tam vispār nekā, un Newcastle arī, es tur arī translācijā teicu, ka izskaties ļoti negatīvi. Izskaties, ka šī komanda pāris dienas ir trenējusies, atsākusi sezonu, tik ļoti bēdīgi tas viss bija, un Newcastle bija pelnījis zaudēt. Tur maiņas nedaudz atsvaicināja, bet īstenībā vilšanās par šīs komandas sniegumu. Toties, parādījies asets Bournemouthā Evan Nilsons, par ko var parunāt. Evan Nilsons no Porto ieradies, bet viņam arī vajadzēs 3-4 kārtas, lai aprastu ar to taktiku. Jo arī treneris ir sacījis, ka viņu pat īsti neinformēja, kā komanda spēlē, ņemot vērā, ka tur pārāk daudz informācijas, pārāk sarežģīts futbols, lai Evan Nilsons iejūtās. Viņam arī bija 2 momenti pret Newcastle, viens supermoments, kur viņš trāpīja pa bumbu, bet tomēr tā neieldoja tukšā stūrī. Tas varētu būt tas skaidrs, par ko parunāt, es teikšu, pēc kāda 5. 6. game week. Jā, ļoti interesants insights. Bet kas ir ar Wilsonu? Varbūt tu zināsies, ar Wilsonu tā nebija tik daudz laika veltījis, lai saprastu. Viņš projām, cik es saprotu, kaut kur ir. Wilsonam ne trauma vēl. Vai joprojām ir trauma? Mugurā, tur Newcastle klasika. Tu skaties tur pusi ar tās traumām. Jā. Jo man ļoti patīk, kā Īsaks spēlēja kopā ar Wilsonu, tad, kad viņi kopā spēlēja, nevis tad, kad rotēja savā starpā. Man liekas, tas bija ļoti labs dots. Bet šobrīd Īsaks laikam man ir uz zīmuļa, ka šis asets kaut kad no viņa būs jātiek vaļā. Kaut ko viņa vietā paņem. Sākums bija labs no tā kalendāra viedokļa. Tu skaties, ka tas tiešām varētu būt variants. Es arī pateicoties tavam ieteikumam paskatījos, tiešām ir vērts. Bet šobrīd izrādās, ka nav vērts. Ir vecās pārbaudītās vērtības no Norvēģijas. Jā, tās bija tikai 3. vietā. Bet es domāju, pēc tā hat-trika, ko viņš pārbauda spēlēs, iesita par Chelsea, viņš noteikti bija līdz pusē kaut kur pakāpies. Iespējams, pat Watkins apdzins. Pēc tam gan bija Community Shield, kur Hollands pat netika pie iespējām. Viņam nebija neviena momenta. Jā, par Watkinsu. Watkins arī puse. Tagad viņam ir cenas kritums 8,9 miljoni. Jā, kas ir... Kāpēc tomēr cilvēki viņu pārdod? Jo tagad ir ļoti labs kalendārs, viņam joprojām ir momenti, viņš nenospēlē visas spēles, tas ir pēc vasaras brīvlaika, pēc Anglijas spēlēm, iespējams viņš nebija gatavs, bet tāpat cilvēki viņu pārdod. Un vai tas ir tas laiks, kad paņemt Watkinsu? Kas tur kalendārā bija? Villēt tālāk, mēģināt atcerēties. Ja es nemaldos, nākamā spēle pret... Vilki? Nebija Vilki? Tur nebija kaut kas liels. Bija divi. Lai gan Vilki ir liels 8-0 tieši derbija kontekstā. Jā. Jāapstās, bet pēc tam aiziet ļoti, tur aiziet Ipswich, tur aiziet Southamptona, manuprāt. Un Champions League. Un Champions League, jā. Champions League ir tas, kas... Villa tur spēlēs Olīna skaidrs, ka citādāk nesapratīs. Kam bija jācenšas tur tikt, lai spēlētu ar rotācijas sastāvu.
Jā, tad domā, tomēr Watkinsu vēl pieturēt, vēl pagaidīt. Laikam viņš jāsaprot arī, kā ieļosies tie jaunie mehānismi laukuma vidū bez Douglasa Luisa. Tas arī skaidrs, ka ir viens tāds faktors, kas var ietekmēt arī Watkinsa spēli. Nu kā, tagad Norvēģu brīnums, Haalands, 50 miljoni. Es teikšu, tas bija tā vērts. Hat-triks otrajā spēlē. Visu vasaru viņš gaidīja, ka varēs spēlēt futbolu, laba līmeņa futbolu, noilgojies. Jā. Jāsāk sist jau. Un to viņš arī dara. Jā, Ed Sheerans vēl nedaudz sadusmoja lāci un aizgāja sabira. Vispār par Ipsviču. Es zinu, ka tu ļoti daudz arī biji lasījis par viņiem. Varbūt tu pastāstīsi tieši par šo komandu, kāpēc Ed Sheerans viņu atbalsta, kas tur ir īpaši tai komandai, varbūt nedaudz tādu lirisku atkāpīti. Jā, bija laime komentēt pirmo spēli. Mums kā atgriešanās spēli daudz nedēļu, daudz stundas es pavadīju lasot gan par sastāvu, gan par to Eda Sheerana saistību. Viņš šobrīd ir akcionārs, viņam piedara nedaudz mazāk kā 2% no kluba akcijām, bet viņš jau sācis atbalstīt klubu iepriekš. Arī pirms 3-4 gadiem viņš tur sieviešu komandu nosponsorēja, tur formas nosponsorēja, plus viņš arī izstrādājis 3. formu dizainu vai palīdzējis izstrādāt, nezinu, kāds tur dizaineru valodā skaitās, plus unikāls titulsponsors Eda Sheerana Tūre, kas vēl ilgs līdz nākamā gada vidum vai nākamā gada beigām. Un ar šo Tūres logotipu nosaukumu spēlēs Ipswich Town visas sezonas garumā, kas ir tāds netipisks stāsts, ņemot vairāk kā Premjerlīgā, vairāk nekā pusē no komandu ir bookmakeri uz krekliem kā titulsponsors. Jā. Šeit ir Ed Sheerans. Un, protams, arī viņš kā audzis cilvēks tajā reģionā Suffolkā, viņš arī kopš bērnības bija braucis uz spēlēm, tad viņam bija pārtraukums, kad viņš attīstīja savu karjeru, pēc tam atgriezās. Un tagad arī, kad klubs arī ar jauniem īpašniekiem, arī tie amerikāņu īpašnieki atnāca pirms 3-4 gadiem, arī ar Sheeranu viņi izveidoja tādu lielāku kontaktu, un Sheerans visu laiku piedalās, arī promotē klubā, arī daudz rullīšos piedalās. Arī klubu komunikācijā, ja paskatāties Ipswich Town YouTube kanālu, tur Ed Sheerans ik pa brīdim arī kā tāds runas vīrs, kā eksperts parādās un pastāsta, kā viņš tur sajūtās par Ipswich Town komandu. Skaista Portman Road, arī izskatās pēc ļoti autentiska kolorīta stadionā, un arī sastāvs pirmajā kārtā pret Liverpoolu 11 spēlētāji, pareizi atceros, debitēja Premjerlīgā, vēl 3 spēlētāji pirmo reizi spēlēja pamatsastāvā Premjerlīgas mačos. Tur arī ir spēlētāji, kuriem piesiet acis. Marija Hutchinsons būtu pirmais, ko izcelt. Tāds ļoti ātrs čalītis, kuru ļoti, ļoti gribēja galvenais treneris McKenna, lai viņš ir komandā, lai viņu izpērk no Chelsea. Tad arī stabila pussargu līnija. Es paņēmu Morsiju, jo es paskatījos, ka Morsija ir līderis, viens no kapteinis un tā tālāk, un ka viņam noteikti atradīsies vieta pamatsastāvā ar tādu zema budžetu pussargu arī. Devos, tur arī ik pa brīdim piedalās kādos rezultīvos pasākumos. Un es neesmu drošs, ka Kalvins Phillips tur būs tāds stabils pamatsastāvs spēlētājs. Viņam būs jāizkonkurē Longo un Morsija. Tad vēl aizsardzībā no Championship Grīvs aizsargs diezgan interesants paņemts. Arī tur var paskatīties uz ko. Plus vēl Šmodičs, kurš iesita vārds pret Manchester City. Pirms 10 gadiem bija spēlējis ar Kasparu Gorkšu Colchester Town laikam, vai Colchester City komandā. Ļoti interesanti. Tiešām, bet tagad Ipswich arī būs nedaudz labāks kalendārs. Tad tu saki, Hutchinsons laikam ir tas. Jā, Hutchinsons būtu interesants variants. Arī Šmodičs, viņš rezultīvākais bija pagājušā sezona pārliecinoši turklāt Championship. Blackburn Rovers sastāvā 29 vārti. Atmiņa neviļ arī uzreiz uz sitienu pateikšu. Blackburn nebija tā komanda, kas pat cīnījās par to sešnieku. Jā. Un, ja Chelsea sasit tur daudz golus, tad tomēr kaut kāda sajūta, sapratne viņam ir. Bet jāturprātā, ka viņam tā spēle pret Manchester City bija pirmā karjerā pamatsastāvā Premjerlīgā. Jā. Tāpēc es domāju, ka Ipswicha, es ļoti gribētu, lai viņi paliek Premjerlīgā, bet mēs paši zinām, kā ir ar tiem jaupienācējiem. Tas procentuāli tas risks izkrist ir liels, bet es noteikti turēšu īkšķus un iespējams Hutchinsons kaut kad. Jā. Kaut kad. Par Haalandu. Par Haalandu mums ir vēl kaut ko pateikt. Tur, man liekas, nav ko teikt. Man liekas, tomēr es biju kritizējis, ka 5 miljoni matemātiski nē, bet kādam ir jābūt prēmijam un tomēr
pēc hat-trika ir grūti viņu nomainīt. Es gribu atstāt viņu kā kapteini, lai man nav jādomā par kādu citu kapteini. Ja, viņš vienkārši Viņam arī īsti nebūs alternatīva. Viņš spēlēs, tur viņu neturēs. Ja nebūs traumu, tad viņš spēlēs. Tieši tā, un tīri tāpēc tas ir par dārgu. 5 miljoni tas ir ļoti par dārgu, bet vienkārši Salaks nav tajā formā, un Palmeres tāpat varēšu iekļaut, ja tur veikšu attiecīgas izmaiņas prēmiju aizsargos un iespējams kaut ko arī no viduslīnijas paņemšanos. Kunku. Jā, var skatīties uz Arsenālu uzbrucējiem arī teorētiski Gabrielu Žezusu. Pirmajā kārtā viņš īsti. Žezusu noteikti nē. Havertz, jā. Havertz, es biju viņu ieteicis, viņš joprojām performo. Havertz, man liekas, ir ļoti labi izvēle. Viņš iekļaujas ar tēta zīmējumā, un viņš ir ļoti stabils pēc mentalitātes. Un, man liekas, Havertz šī gadījumā, viņam plus, Žezusam mīnus šī gadījumā. Žezus vienmēr kaut kādā atbildīgā brīdī noflapo. Jā, viņš var ļoti skaistu golu iesist, jā, tas strādā uz publiku, jā, es gribu Žezusu. Atnāk brīdis, kad vajag, un viņš nevar. Vēl varbūt game changer šonadēļ, ja Viktors Osimens tomēr nav kļūst uz Anglijas Premjerlīgai. Jo atkal par Chelsea, ka tās sarunas ir atgriezušās. Chelsea vajag vēl, Chelsea grib. Viktors Osimens, ticu, ka tur vismaz 9 būs viņa cena, ņemot vērā, ka viņš stabili bombardējas Itālijas sērijā rezultātīvākais spēlētājs čempionu sezonā. Tas var nedaudz pagriezt to spēli. Domā uz Arsenāls Chelsea, kur ir galva? Jā, no Arsenāla arī bija in contest. Nezinu, cik viņi tagad ir tajā cīņā par Viktoru Osimenu. Kas man parasti tādos uzbrucējos, kur atnāk ar 9, vēl nav sevi parādījuši, ja vēl viņi noteikti atnāk uz komandu, kur nebūtu soda sitienu izpildītājs vai pendeļu izpildītājs, tad jā. Osimens nevisai pārliecinoši arī sitos. Jā, un tīri par... Atkal mēs atgriežamies par expected goals. Cilvēks, kurš izpilda pendeles, tam uzreiz ir stipri augstāks procents, ka viņš fantazija ir labāks. Ja? Kaut viņš var būt izcils laukumā. Ja? Bet Osimens, jā, viņš ir noteikti favorīts. Es domāju, ka vajadzēs pastīties. Un 9, jā, tā varētu būt viņa cena, ko es arī būtu ielicis. Vienīgais, jā, viņš tur vasarā individuāli vairāk trenējies, viņš tur gaidījis, kad aģenti viņam sakārtos transferu, arī, bet es ticu, ka viņš var arī plosīties no paša sākuma ar savām fiziskajām dotībām, jo fiziskās dotības viņam ir ļoti atbilst tieši Anglijas Premjerlīgai, viņš tur grūstīsies, tur skries projām, tas būs jaudīgi, tur cilvēki uzreiz par viņu sāks fanot. Tur arī tāda lieta, kas skriet projām, ja tā ir komanda, kur ir 60% gadījumos ar bumbu un ir pozicionāls uzbrukums, tad viņiem ir arī grūtības tādiem uzbrucējiem, spēku uzbrucējiem. Bet, protams, pretuzbrukumi vienmēr ir, ja viņš var to izdarīt. Tas vienmēr ir plus. Žao Pedro, es viņu kritizēju, bet šobrīd mēs redzam, ka viņš ir pamatsastāvā visdrīzāk, un man liekas, nevis visdrīzāk, bet viņš izpilda pendeles. Un šobrīd sāk parādīties labs kalendārs. Pirmie 3 game week. Tagad viņi ar Arsenālu būs vēl grūtais, un pēc 3. game week būs laba. Jā, neticu, ka Brightonē būs daudz pendeļu. Jā, tur vienmēr grūti. Tagad vispār, man liekas, ir Premjerlīgā mazāk pendeļu ar tām rokām. Es katru gadu nesaprotu, kāds agrāk bija, viss bija skaidrs. Jā. Ar pendelēm roka pendeli, ja tagad tur tik daudz interpretācijas, un ja tur ir, kas ir dabīgais stāvoklis rokai, ja tur atsitās, ja ir rikošets, tad nav roka. Jā, vēl roka, kas tiecās būt piespiesta. Tiecies, ka roka, kas tiecās būt piespiesta, un tur ir tās interpretācijas ir tik ļoti daudz. Bet tagad ir, starp citu, tas Twitter konts, kas paskaidro VAR lēmumus. Kas ir Premjerlīga match center, laikam šāds konts. Noteikti jāpiesaka. Un spēļu laikā viņi jau ieraksta, kāpēc VAR ir pieņēmis tur tajā epizodē neiejaukties, nemainīt lēmumu laukumā vai tieši pretēji mainīt lēmumu laukumā. Un tur var palasīt. Varbūt tas vismaz liks saprast, kāpēc tādi vai citādāki lēmumi tiek pieņemti Premjerlīgā. Bet šī gadījumā Žao Pedro vai Welbecks? Viņi abi it kā... Man Žao Pedro tuvāk, jā, īpaši arī pēdējās sezonās. Daniel Welbecks arī pa brīdim pazūd. Viņš arī tomēr vairāk Welbecks tagad mentoru lomu pilda tajā komandā, kur pat treneris ir laikam jau jaunāks par viņu.
Cik vēl bakam gadi. Jo man likās vispār ar Brightonu, ka aizgāja projām Gross, aizgāja projām treneris. Jā, Gross īstenībā, jā, tas tā liels iztraukums, ņemot vairāk arī standarti. It kā ir trenera Kirčelera viens no trumpiem, bet tagad bez Grossa uzreiz ir mīnus 11 rezultīvas piespēles. Jā, un tīri tāpēc man likās Brightons nē, bet pirmā spēle pret Evertonu, tad pret Manchester United. Ja kas Manchester United, mums vispār nebija neviens spēlētājs no viņiem. Es domāju, tagad varētu pieskarties, jo Havertzu mēs izrunājam par Tūniju. Visi centra aizsargi kā parasti traumēti. Tur Neaiztiekam šo līniju vispār. Kas man patīk? Man patīk Mazurī vai kā pareizi? Mazrāvī. Jāpatrenējās vēl, bet gan jau saprat. Malējais aizsargs 4,5 ļoti strauji, ļoti lasa spēli. Spējas spēlēt. Viņam arī īsti nav alternatīva, tas arī būtiski šobrīd. Van Bissaka uzlabots Van Bissaka, jo ar Van Bissaku bija problēmas vienmēr ar piespēlēm. Viņš nevarēja, viņš īsti nelasīja spēli, jā, viņš bija labs, viņš arī pelnīja daudz punktu, jā, bet šis aizsargs ir, kāds ir United fans, šis tiešām ir vērts padomāt. Dalīgs droši vien arī jau būs tāda pamatsastāva vērtība pavisam drīz. Manchesteras komandā to arī var raudzīties. Bet vai nu divus Manchesteras aizsargus es neņemtu. Jā, divus noteikti nē. Jā. Ko es varbūt paņemt no Manchesteras būtu tieši aizsargs, jā, un Bruno Fernandes. Jo šobrīd viņš spēlē Smiles uzbrucēju lomu, bet pirmajā spēlē viņš tā izteikti spēlēja devītnieku. Tad viņš aizgāja nedaudz zemāk, viņam nesanāca iesist pāris momentus, un tad viņš bija vienkārši nepamanāms. Jā, kas manuprāt, ir nepieļaujami. Bruno vienmēr jābūt pamanāmam, viņš ir ļoti labs ar bumbu. Jā, un otrajā spēlē viņš bija tā kā visur, jā, bet pēc pozīcijas viņš bija tāpat devītnieks. Bet tas ir tīri tāpēc, ka nav Hojlunds un Zirkazī. Viņam Zirgzē ir tāda peldoša pozīcija. Viņš arī var būt gan devītnieks, gan viņš arī no dziļuma spēlēt. Un vēl viņam ir jāiekļaujās taktikās jau pie Thiago Motas. Thiago Mota atrada ideālo veidu, kā izmantot Zirgzē. Viņa gan spējas, gan fiziku, jo ļoti plastisks spēlētājs. Tas iespējas pāris reizes klātienē redzēt, kā viņš spēlē boliņus rindās. Man bija tā, ka wow, kā viņš tur maina to virzienu no vienas puses uz otru, aiziet projām. Skaidrs, ka Premjerlīgā būs nedaudz skarbāki apstākļi, skarbāki aizsargi pret viņu, bet vismaz pirmajā spēlē viņam izdevās atrast to zelta momentiņu. Tieši tā ļoti plastiski izskatījās, ka tas ir vienkārši, bet tas ir ļoti sarežģīti. Bumba lido ātri, viņa lido kaut kur ceļgala rajonā, nedaudz zemāk, ja, un viņš sagrupējās, iesit brīnišķīgi tehniski. Viņš var gūt tādus negaidītus vārdus. Ja tu gaidi no viņa, ka viņš tur visu laiku būs īstajā vietā, īstajā brīdī, nē, viņš parasti kaut kā no nekā tos vārdus izdomā. Un kad būs Hojlunds atpakaļ, tad jau būs nedaudz standartizētāka pieeja droši vien šiem uzbrukumiem. Jā. Man liekas arī, lai ieņemtu to slotu uzbrukumā par 7.0, arī. Tā, viņu var pavērot, par viņu var pafanot, jā, bet, lai iekļaut FPL komandā nedaudz. Drīzāk jāstāsta tās tier 2, mazākas komandas. Jā. To pašu Brentfordu, kā var pieminēt. Jo man liekas, ka tagad arī, kāpēc mēs runājam par Manchester United, tagad būs spēle United pret Liverpoolu, tā būs centra spēle. Jā, varbūt tagad mēs pabeidzām par uzbrukumiem, jo pa Solanki bija skaidrs, pa Tūniju nav nekā skaidrs, arī nav ko komentēt. Matatā arī pagaidām Kristāls nav atradis. Matatā bija Olimpiskajās spēlēs. Jā. Olimpiskās spēles taču vispār beidzās tikko. Jā, domā nogurums, tāpēc. Arī jāpārslēdzās un arī neizgāja kaut kādus sagatavošanās periodus nepieciešamos. Manchester United pret Liverpoolu. Nedaudz pāanalizēsim, kāds varētu būt rezultāts, ko cilvēki sagaida no tās spēles un vispārībā tādā veidā. Pirmais pārbaudījums Arnes Slotam. Skaidrs, ka uzreiz Nagniez, uzreiz gribās skatīties, gribās saprast, ko parādīs, ko piedāvās Slots tajā mačā, kādu taktiku un cik daudz arī būs pretestība. Īpaši atceroties arī pavasarī. Pavasarī jau abas spēles starp United un Liverpoolu kausā, kur United uzvarēja arī čempionātā, kur United noturēja neizšķirt un izslēdza Liverpoolu no titula cīņas. Tās abas spēles bija ļoti skaļas. Un Liverpoolai, ņemot vērā, ka sastāvs ir tas pats, nekas nav mainījies. Tur noteikti kaut kādas arī revanša sajūtas bez maz vai parādīsies.
Es domāju, būs vairāk tā kā rezultatīva spēle, un viņš riskēs. Tā kā tu saki, viņš gribēs pierādīt sev, vai būs pragmatisks? Es teikšu, noteikti, jā, būs pirmais variants, būs rezultīvi, būs jautri, vēl jau vairāk United aizsardzība var kur plīst. Bet no otras puses, arī uz otru pusi tas var strādāt. Nu, protams, tieši uz United pusi, ka tur arī Zirgzē kādu brīnumu uztaisīs, Bruno Fernandes iestīs no distances, randomā Rashfords varbūt atkal atvērsies lielajā spēlē. Lai gan tieši pretēji viņš pagaidām kopā ar Garnačo, kuram es noticēju, bet pagaidām Garnačo netaisno manas cerības. Bet tur, man liekas, viņš ir vienā pozīcijā ar Mountu. Tā kā Mounts, tavā skatījumā Mounts vai Garnačo tieši uz to spēli? Jā, vēl Mountu faktors, kuru mēs pagājušajā sezonā gandrīz neredzējām, bet pirmssezonā izskatījās, cik saprotu, gana labi. United rindās drīzāk Mounts pamatā Garnačo uz maiņu. Jā, jo es pateikšu savus plusus un savus pārdomas, kāpēc Mounts un savus pārdomas, kāpēc Garnačo. Šī gadījumā man liekas, ka iniciatīva būs tomēr Liverpoolē. Viņi spēlē mājās. Jā, tur arī ar bumbu, jā, noteikti viņi būs. Klase iespējams arī nedaudz vēl joprojām augstāk. Bet tā es tiešām vai es nekļūdīšos. Ne, es kļūdījos. Viņi spēlēs viesos. Okay. Viņi spēlēs viesos, jo es paskatījos nākamo game week, un tur viņi spēlēja mājās. Viņi spēlēs viesos, tāpēc nedaudz savādāk to pagriezīsim. Viņi spēlēs viesos. Es teikšu, ļoti daudz tas neatšķirās. Īpaši šajā duelī, kā mēs redzējām pēdējos gados, Liverpool arī ļoti labi jūtās Old Trafford stadionā. Teiksim tā, ja iniciatīva būs Liverpools pusē, man liekas, ka labāks būs Garnačo, jo ir vairāk vietas. Jā, viņš varēs aizskriet pretstubukumā. Jā. Bet viņš būs sliktāks bumbas atlasē. Mounts tādā ziņā labāk lasīs spēli, labāk cīnīsies par bumbu un spēs atgriezt iniciatīvu United pusē. Tāpēc, ka Mounts īsti labi sevi neparādīja pirmajās divās spēlēs, tas arī laikam ir nedaudz Garnačo pusē. Jā. Un tādā gadījumā tur ir grūti izvēlēties. Es jebkurā gadījumā nebūtu nevienu ne otru izvēlējies, tīri tāpēc, ka ir jautājumi. Jā, bet es būtu izvēlējies Bruno Fernandešu, jo man liekas, kā arī, kā tu saki, pirmā spēle būs vairāk tentēta uz uzbrukumu, būs rezultatīva, un šī gadījumā Bruno Fernandes, man liekas, ir viens no labākajiem pikiem. Ja kāds grib jaunu asetu viduslīnijā, Fernandes. Un arī palielināt interesi skatīties kārtas centrālā maču. Jā, jo ar šablonu spēlēt, tas ir garlaicīgi, es daļai arī spēlēju ar šablonu, bet šī gadījumā Bruno Fernandešu būtu laba izvēle. Būs ļoti laba svētdiena. Svētdienā ir Celtic Rangers, ir Ajax Feyenoord, ir United Liverpool, ir Roma Juventus, Real Madrid pret Real Betis. Tur katrā līgā ir ļoti labi mači. Būs ko skatīties. Varbūt pateiksi, kas no taviem kolēģiem, vai tu pats komentēsi tieši uz šo dienu, uz kurām spēlēm tu būsi? Šajā Premjerlīgas kārtā man ir brīnišķīgais mačs Goodison Park, Everton Bournemouth. Goodison Park es ar katru spēli arī gaidīšu tagad, kā Everton līdzjūtēji atvadīsies. Sezonas gaitās viņi atvadīsies, un pēdējais mačs būs ļoti emocionāls. Man arī ir mērķis šogad kaut kā tikt uz Goodison Park tieši. Jā. Mēģināšu, nezinu, vai Ziemassvētku periodā kaut kā samanģēt, mēģināt tur trāpīt. Man tīri atmiņas no vispār jebkura saikna no Evertonas stadiona, tas, ka man kaut kad tētis bija tieši uz to stadionu, un tur bija Sils Elerdājs, un viņš sēdēja vispār pretējā malā, un viņš visu varēja izcilt, dzirdēt, kā viņš kliedza. Jā, tas arī ir vecā kaluma treneri. Labi, tad mēs paredzam rezultatīvu spēli Manchesteru pret Liverpooli. 4-2 Liverpools uzvarē, ja būtu kaut kāda konkrēta prognoze. 4-2. Es ļoti ceru tad uz Arnolda aktīvām darbībām, uz Žotas aktīvām darbībām. Tāpēc, ka mēs ieteicām Bruno Fernandešu arī uz Bruno Fernandešu, bet mēs paši zinām, ka tādā spēlēs parasti pussargi, Kazemīro labi sevi parāda tādos gadījumos. Kaut kāda aizsardzība, Magmairs kaut ko iebakstīs. Labi, cerams. Kazemīros, starp citu, ļoti labs bija pirmajos mačos. Es neredzēju pret Brightonu, bet pret City un Fulham Kazemīro bija labākais spēlētājs United sastāvā.
Nu, viņam vienmēr ir sava aura. Viņš to auru arī ar to auru var padalīties arī ar citiem spēlētājiem, jaunākiem. Tas joprojām tas Real Madrid drives, kas viņam piemīt. Viņš ir ļoti... Kas pagājušajā gadā pietrūka, bet tagad izskatās, ka ir atpakaļ. Jā. Un, protams, viņš katru gadu, es vienmēr saku, spēlētājs nepaliek jaunāks. Ja? Nu, vienmēr to var redzēt. Es arī to dažreiz pēc sevis jūtu, ja kaut ko vajag fizisku padarīt vai paskriet. Tā ir, jā, bet mēs nepaliekam vecāki, mēs paliekam vienkārši slinkāki. Es palieku vienkārši pie tās, ka jātrenējās vairāk, ir jāpievērš vairāk uzmanības tieši diētai. Ņemot vērā, ka brazīlieši paši par sevi izskatās gan slinki, kā viņiem ar vecāku. Tur ar to diētu arī viņiem ir bišķi savādāk, bet Kazemīro, es uzskatu, ka viņš ir simbols, jā, un iespējams, pat viņš kaut ko izdarīs šajā spēlē. Labi, Arkādij, paldies tev liels, ka atnāci. Noteikti gaidīšu tev vēl. Cerams, ka cilvēki varēs gan mūs noskatīties, gan noklausīties atkarībā, kā mēs to samanedžēsim. Ja? Un tiksimies ar jums kaut kad. Jā, droši vien kādā sezonas vidū varētu atnākt pastīties, kā kurš ir performējis, kas ir noticis, jā, kāda transfera varbūt tev ziemā plānosies. Tieši tā, jā. Paldies tev. Paldies tev. Čau.